Galvenie iemesli, kāpēc izvēlēties svētkus svinēt šeit. Iemesls numur 1. Mēs atrodamies centrā un piekritīsi, ka foršāk visus viesus ir savākt centrā, nevis, piemēram, no Juglas aicināt uz Ziepniekalnu vai no Sarkandaugavas uz Imantu. Iemesls numur 2. Studija piedāvā pilnu pasākumu organizēšanu. Tātad tev nav jādomā par galda klāšanu, balonu pūšanu, animatoru atrašanu un kūkas sūtīšanu, ielūgumu gatavošanu un atvadu dāvaniņām bērniem. Mēs piedāvājam parūpēties par jūsu ballīti pilnībā. Iemesls numur 3. Pie mums ir interesanti. Ir tiešām interesanti, ļoti interesanti. Bērniem ienākot šeit mirdz acis, jo viņi savā dzīvē nav redzējuši tik daudz rotaļlietu, kā ir studijā Forest of Dreams. Studijā ir 9 lomu spēļu mājiņas 2 stāvos. Jūs taču atceraties sevi bērnībā. Kas varēja būt foršāks par mājiņām, ložņāšanu, lomu spēlēm, dažādu scenāriju veidošanai, policija, mamma, dakteris, bēbīši, tirgojam, pusdienas, kafejnīca. Tātad šeit bērniem ir ko darīt. Iemesls numur 4. Studijā uz vietas vienmēr ir cilvēks, kurš palīdzēs jums organizēt pasākumu. Tātad cilvēks, kurš jūsu vietā attaisīs durvis, sagaidīs viesus, ieliks ziedus vāzēs, sagatavos kafiju, izņems kūku no leduskapja, atradīs svecītes un paskatīsies arī laiku, vai jums nav gadījumā jau jāpasniedz kūka. Vai turpināt ar iemesliem? Iemesls numur 5. Studija ir izcili piemērota bērnu dārzniekiem. Ja plāno ballīti bērnam 2 līdz 7 gadiņi, tad studija Forest of Dreams ir izcila izvēle. Iemesls numur 6. Studijā ir tik interesanti, ka šeit tev nav jādomā par papildus aktivitātēm. Ja jums ir apnikušas animatoru programmas un visi super duper triki, tad šeit bez tiem pavisam noteikti var iztikt un bērniem tik un tā būs ko darīt, jo šeit ir 9 lomu spēļu namiņi un 2 stundas paskrien vēja spārniem. Iemesls numur 7. Šī ir privāta un omulīga telpa. Ja tev ir situācija, kad vecāki plāno bērnus atstāt tavā atbildībā, tad šeit tu vari justies pavisam droši, jo neviens bērns nekur nevar pazust un neviens svešs bērns nevar viņam nodarīt pāri, jo šeit esat tikai jūsu ballīte un viss ir pārskatāms un neviens nevar pazust no tava redzes loka. Iemesls numur 8. Jā, šeit ir bumbu basēns. Un noteikti esi pamanījis, ka mūsdienu bērniem šķiet, ka bumbu basēns tas ir must have katrā ballītē. Vai tu vēlies pamēģināt bumbu basēnu? Mēģinam! Iemesls numur 9. Ja bērni ir vecāki un tev šķiet, ka ballītē vajadzētu vēl kaut ko klāt, tad jā, studija piedāvā arī šo. Mēs varam kopā cept kūku vai picas vai rotēt mafinus, varbūt savērt pērļu krellītes vai izgatavot savas smaržas. Bet varbūt mēs taisīsim kopā slaimu. Plusiņš ir tas, ka studija pati piedāvā šīs aktivitātes un tev nav jāpieaicina vēl viens svešs cilvēks. Iemesls numur 10. Ja tavs mazais ir bailīgs un netik sabiedrisks kā citi, neuztraucies. Ir iespēja atnākt pirms ballītes un iepazīties ar telpām, jo studijā reizi nedēļā ir atvērtais apmeklējums, kas nozīmē, ka jūs ar bērnu varat atnākt un parotaļāties. Bērnam ir svarīgi zināt vietu, kurā viņš atradīsies, sevišķi, ja pie viņa nāks draugi.